Čau! Jā, man tiešām sauc Gustavs Godots. Paldies Oskaram par pieteikumu. Un tas, ko viņš minēja par to enerģiju, jo mums uz priekšu būs ļoti daudz stratēģijas, būs ļoti daudz praktiskas lietas, kā sakārtot lietas, bet es uz savas ādas izgāju cauri tam lielākajai tai problēmai, kad tu jau dari tās visas lietas, bet rezultātā. Rezultāts ir, bet viņš salīdzinoši lēni virzās uz priekšu. Un šodien es gribētu izstāstīt, kas ir tāds manas lietas, ko es iemācījos, jo es esmu tāds cilvēks, kas pēdējos apmēram 8 gadus palīdz citiem nopelnīt daudz naudas. Uzreiz saku, šodien jums neko nepārdod, man nav ko pārdot, tā kā es vienkārši dalos ar savu pieredzi. Un es visu šos pēdējos gadus palīdzu citiem nopelnīt naudu. Un tad man piedzima 3. bērns, vispār man ir 4 jau bērni. Un kad man piedzima 3. bērns, man sāka atnākt šī sapratne pie manīm, kad kāpēc tu tikai citiem pelni naudu? Kāpēc tu naudu nepelni sev? Un pagājušajā gadā mēs palaidām projektu, kurš 100 dienās apgrozīja vairāk kā 1 miljonu. Un tas man iemācīja un pastāstīja to, par ko es šodien gribu padalīties. Un varbūt tie, kas ir nedaudz iesprūduši tajos instrumentos, nedaudz iesprūduši tajā darīšanā, iedot tādu, kur tad ir jārok, kur tad ir tā problēma. Tāpēc arī šī prezentācija saucās Tu jau esi bagāts, un caur dažiem piemēriem no savas dzīves es mēģināšu iedot to ideju, kā tad mums visiem kļūt bagātiem. Pirmais jautājums, ko es gribu uzdot, es uzreiz brīdinu, es neredzu uzreiz jautājumu atbildes, bet rakstiet lūdzu atbildes, lai es varu saprast. Mēs katrs dzīvojam savā burbulī, un būtu svarīgi, es saprastu, kādā burbulī jūs dzīvojat, lai man ir arī tas prezentācijas priekš, viņi ir sasaistīti ar to. Tātad pirmais jautājums, mēs varētu nākamo pildi. Jā. Kādu funkciju nauda pilda tavā dzīvē? Ierakstiet iekšā, kāpēc jums vajag naudu? Ko jūs ar to naudu gribat darīt? Ko viņi jums iedos? Katram ir kaut kādas citas lietas, ko tas iedos, bet es gribu, lai jūs noformulēt, nezinu, vārdā, teikumā, kaut kādā lietā, priekš kam jums to naudu vajag? Priekš kam jūs skatāties prezentāciju, kas saucās Tu jau esi bagāts? Priekš kam tev to bagātību? Un tad caur tām atbildēm iespējas. Ok, es redzu iespējas. Droši vien kādam tas būs kaut kāda drošības sajūta, kas ir klasiskās lietas. Kāds gribēs ceļot. Tā kā tas skaits ar lietām, ko jūs prasīsiet tagad, rakstīsiet, ir iespēja attīstīties, komfortu, kvalitatīvu dzīvi, precīzi. Un tagad iedomājamies, jūs droši rakstat, lai es varētu apmierināt vajadzības, Maslow piramīdi, nopirkt laiku, būvēt labāku vidi sev citiem, labākas iespējas, precīzi. Un tagad iedomājamies, ka nauda ir cilvēks. Vienkārši iedomājamies kā piemēru, ka nauda ir cilvēks. Un tad iedomājamies, ka jūs cilvēkam sakat, man vajag tevi, lai man būtu iespējas. Man vajag tevi, lai es būtu drošībā. Man vajag tevi, lai es nosaku pamatvajadzības. Pat tevi, tu sauc, tev vajag. Un lielais jautājums ir tāds, Džek točins šito sapratīs. Iedomājieties, ka pie tevis atnāk sieviete, kur saka, man vajag to, man vajag to, man vajag to, man vajag to. Ko jūs darat? Jūs saka, pag. Red flag. Es neesmu nācis tikai, dot tev kaut ko. Un šī ir tā lieliskā kombinācija, kura tev jāsaprot, kad jo tu vairāk dod pasaulē, jo to vairāk nāk apakaļ. Un mums ļoti grūti ir dot, kur daudz raksta vajadzības, drošība. Mums ļoti grūti ir dot tajā brīdī, kad mums nav, ka mēs nevaram samaksāt laikā īri, ka mēs nevaram tur, bērnu vai kaut, ka mums ir tās problēmas, mums ir ļoti grūti dot. Bet mana pieredze un tas, kā es dzīvoju, man rāda to, ka dodot ļoti labi nāk apakaļ. Man viens piemērs, man bija tāds pasākums Izdzenbombs. Ļoti interesants pasākums, kurā es ieguldīju apmēram 17,000 eiro, lai viņu sarīkotu. Un man nebija plāns neko pārdot, man nebija plāns, vienkārši man atnāca vīzija, ka man to vajag izdarīt. Un pēc šī pasākuma man atrasinājās biznesā 3 lieli jautājumi, kurus es nevarēju atrasināt iepriekšējos 9 mēnešus. Varbūt tā ir sakritība, varbūt es darīju un tas aizved kaut kādā brīdī, bet es ļoti daudz dzīvē, ko novēroju tajā brīdī, ka mēs dodam, tajā brīdī mums sāk dot atpakaļ. Un tas ir tas, kas jāatcerās. Ir jāatrod, kas ir tas, ko tu vari dot.
Iespējams, tā ir mīlestība saviem bērniem, iespējams, tie ir tavi vecāki, aizvest viņus, aizbraukt pie viņiem ciemos. Bieži vien tās ir ļoti vienkāršas un elementāras lietas, jo tajā brīdī, kad tu nonāc tajā došanā, tajā brīdī notiek laba lieta, tev sāk celties enerģija. Un par to mēs šodien nedaudz parunāsim, kādam ir jābūt tev, lai tu varētu pasaulē kaut ko iedot. Un šeit es speciāli neesmu pārtulkojis uz latviešu valodu, bet šeit ir tāda elementāra diagramma, kur mēs katrs varam nokonstatēt. Un es gribu katram no jums arī laivā teikt pajautāt, uzrakstiet man, kurā no šiem te līmeņiem jūs dzīvojat visbiežāk. Kas ir tas līmenis, kurā jūs atrodaties visbiežāk? Un tad, kad es lasīju par nopelnīt naudu, lai vairāk realizēt mērķus, brīvība, drošība, dzīvot labāk, paskatieties, kur tas ir. Tas ir desire, ja mēs viņu tā varētu nosaukt. Paskatieties, kurā līmenī tas ir. Un ir baigi grūti dot pasaulē tajā brīdī, kad tev visu laiku vajag. Kas ir vēl liels, es redzēju, drošības sajūta, kas ir tā, kad tev nevar samaksāt par savu dzīvokli, vai tev kaut kāds reitings tur gaida, un tu, tā kā Diana teica, ka tu to esošo brīdi, kurā tu jūties nestabils, kurā tu jūties slikti, tu tad definē, ka es esmu slikts, tāpēc, ka es nevaru samaksāt to, vai es nevaru izdarīt to, tu sevi dzeni lejā. Un tas, par ko mums ir visu laiku jādomā un jāstrādā. Mums ir jāstrādā to, kā dzīvot tur augšā. Piemērs no Izdara Bomža pasākuma, kurš teica, man bija surf treneris, kurš teica, tajā brīdī, viņš saka, šodien liela viļņi, šodien uzmanīgi. Un tajā brīdī, kad jūs sagrāba vilnis, viņš jūs parauja apakšā zem ūdens, vienkārši skaidīt lēnām līdz 10. Un tas pats arī dzīvē. Tajā brīdī, kad tavā pasaule brūk apkārt, varbūt tas ir īstais brīdis, kad aiziet pastaigāties. Īstais brīdis, kad aizbraukt pie mammas, īstais brīdis, kad izdarīt kaut ko labu, mierīgi, atpūsties, un tas risinājums bieži vien man nāk pats. Un kad vienā brīdī man bija tāda, es daudziem cilvēkiem jautāju, kas ir tā spēle, kur spēlē ar sevīm? Katru dienu. Un man bija ļoti daudz gadu spēle, kurā es spēlēju, ka man trūks naudas. Un ko es tādā veidā daru? Man visu laiku es dzenos pēc kaut kādas naudas. Un es visu laiku esmu tajos zemajos līmeņos, un es tiecos. Un paprasu sev, kas ir tā spēle, ko tu spēlē? Kas ir tas, ko tu, kas ir tā spēle, ko tu spēlē? Un mēģini izkāpt no tās spēles. Jo tad, kad tu izkāp no tās spēles, tad tu vari virzīties uz augšu. Es sev, teikšu, ļoti apzināti var pateikt, ka man izdodās ļoti, 95%, man ir 4 bērni, un ik pa laikam tu spēj arī izvest, un tu nokrīt līdz kaut kādām dusmām, protams, arī, bet pārsvarā man izdodās dzīvot tur 400, 500, 600 līmenī, un tajā brīdī tu vienkārši dari mazāk, tu dari vieglāk, un tev sanāk labāk, un tās rezultāts ir lielāks. Pieņemsim, šonedēļ mēs beidzot izdomājam, kā nākamajā nopelnīt 1 miljonu. Un viņš atnāca nevis tāpēc, ka mēs strādājam vissmagāk. Tikai daudz saka, strādā gudri, nevis smagi. Es saku, chill. Tikai viņš atslāpsti. Un tev idejas un lietas sāks nākt pašas, un viņas pašas satiksies, un atnāks īstie cilvēki, whatever, notiks kaut kādas lietas. Agrāk bija tāda, man viens cilvēks teica, nauda nepelnās strādājot, nauda pelnās dzerot kafiju. Man liekas, kas tas par sūdu? Jāiet kapāt. Ja tu kapā, tev nauda nāk. Bet īstenībā tā kapāšana, tā darīšana, kas ir tā strādāšana, ir tas, ko džeki dzerot kafiju izdomā, ka viņi darīs. Un pēc tam ir vienkārši jāizdara. Un bieži vien to nav jādara tev, to ir jādara kādam tev palīgam, ir jāņem kāds darbā, jāuzticās un tā tālāk. Ejam tālāk. Kāpēc tu vēl neesi tur, kur tu vēlies būt? To tev, man liekas, ļoti labi un precīzi izstāstīja Diana, tas ir par pārliecību. Mūsos trūks pārliecības. Es gribu vienkārši parādīt dažus piemērus, kurus varētu izstāstīt par šo pārliecību, kur mēs varam apskatīties, cik maksā atvērt McDonald's franšīzi vaļā. Apmēram līdz 2,6 miljoniem dolāru. Šobrīd viss ir kārtībā, cilvēki tic, ka tas strādā, jo viņiem ir daudz piemēru. Bet, nezinu, man liekas, tas ir 90. gads, kad Latvijā atvēra. Droši vien, ka tie nebija 2,6 miljoni, tie būtu mazāk. Bet bija kāds cilvēks, kas reāli bija pārliecināts, ka viņš atverot šeit uz stūres to restorānu, es pieļauju tajā laikā, man liekas, tādas lietas nebija vispār Latvijā, kad viņam stāvēs rinda un tur būs pieprasījums. Tas nozīmē, ka viņš kaut kādā brīdī iegauga pārliecību par to, ka viņam izdosies sasniegt rezultātu. Un tas ir tas, kas arī tev ir jādara. Tev ir jābūt pārliecinātam par to, ko tu dari. Kur vēl viens izcils piemērs, ko es ņemu visur līdzi, Dubaja.
ļoti mīļu vietu. Es esmu Dubajas rezidents, un es tur daudz braucu. Tur es saku visiem, kas nav bijuši, saku, tur ik pa kādiem 3-6 mēnešiem jāizbrauc un jāsakačājās tā naudas enerģija, jo tur ir tiešām augstā līmenī naudas enerģija. Un es biju pēdējo reizi, kas bijis, vēlreiz uzbraucu augšā Burj Khalifā, kas ir augstākā ēka pasaulē, un tur bija rekordbilde pirms 30 gadiem Dubai un šodien Dubai. Lai jūs saprastu, Dubajas tas Burj Khalifa, kas ir augstākā tā vieta, tā ir arī, tas ir Dubai Malls. Un Dubajas Malls, man liekas, pagājušajā gadu bija apmeklētākā vieta pasaulē. Katru dienu tur iziet cauri 274,000 cilvēku. Un paskatieties, kā tur izskatījās pirms 30 gadiem. Tur bija tūkstnesis vienkārši. Un kāds džeks atbrauc, tur ir tie kadri, kā tie šeihi braukā apkārt, viņš tāds ar koku parādīja. Šeit būs apmeklētākā vieta pasaulē. Un tas radīja vienkārši to, ka tur pēc tam viss notika tālāk. Jā, es kaut ko vēl gribēju teikt par šo bildi, par apmeklējumu. Jā, ja neesat bijuši Dubajā, aizbraucat pakačāties enerģiju. Man būs tagad pāris praktiskas lietas, ko es ieteiktu ikdienā darīt, kad nāk tās šitās te zemās enerģijas domas, ja, jo bieži vien mums iezogās tā baila. Tev kāds piezvana, hei, vajag samaksāt, tu apsies kontā, nav īsti par ko samaksāt. Šodien man ir tas vēl piemērs par to Maiku Tysonu. Viņam bija ļoti laba intervija, kur viņš teica, ka before you become a champion, you need to be a champion. Un tev ļoti bieži dzīvē notiks tās situācijas, kur tu uz kaut ko virzies, tu kaut kur gribi nonākt, bet tu tur vēl neesi. Pēc faktu, paskatoties kontā, tu tur vēl neesi. Un tev kaut kā sev ir jāskaidro par to, ka tu tur esi. Un man ļoti labs piemērs ir ar Instagram storijiem. Kad tu skaties Instagram storijus, tu taču izvēlies, ko tu skatīsies. Tu svaipo tālāk, vai tu maini, vai tu dari. Tu taču tā kā izvēlies, kas ir tas, ko tu skatīsies. Un tieši tāpat ir dzīvē. Tev atnāk kaut kāda doma, un tu paskaties, kurā līmenī tā doma ir. Un tajā brīdī saka, nē, man to nevajag, svaipo tālāk. Un strādā ar to, kāpēc tev nāk šīs domas, lai tu šīs domas neielaistu sevī. Un tāpēc ir visādi terapijas, visādi kursi, vēl kaut kādas lietas, kas palīdz tur tā kā virzīties uz priekšu, bet te ir ļoti svarīgi, kad izvēlamies, ko mēs domājam. Izvēlamies, kā mēs jūtamies par lietu. Izvēlamies, ko mēs gribam skatīties. Un tajā brīdī, kad mēs izvēlamies, ko mēs gribam skatīties, tajā brīdī mēs varam sākt mainīt savu realitāti. Jo tur es redzēju jautājumus, ko darīt, ka man kaut kāds projekts ir grūsts vai vēl kaut ko. Tajā brīdī tev ir jābūt pārliecībai par kaut kādu nākamo lietu, uz kuru tu virzies. Un tāpēc ir augšā tas reason, ka tev ir visu laiku kaut kāds iemesls, uz kuru tu virzies. Es atceros pirms 10 gadiem, laikam, es arī uzliku savu mērķi, jānopelna miljonus. Un tagad, labi, 10 gadiem, ne 8. Un es to miljonu esmu nopelnījis, bet nu nav tā, ka man stāv, zini, plauktā miljons. Un es vēl projām virzos uz to plauktu miljonu iedomāto. Es pat biju uztaisījis pasākumu, kurus izdalīju 25 miljonus šitādā te joku naudā. Varbūt esat redzējuši daudz, kur internetā ir visur šitā te dolāri saprintāti. Tie visi ir no mani pasākumi. Ja? Es domāju, ka neviens cits nav viņus printējis. Un kas tas atkal ir? Es saprintēju mājās no 5 miljonus. Lai es, jo mans prāts nesaprot īsti vai neīsti. Lai es vienkārši tā kā, ok, man tā nauda ir. Un interesanti, ka es biju pirmo miljonu saprintējis, nolicis plauktā, pēc kaut kā, tur tas 1 miljonu apgrozījums atnāca pēc kaut kādām, man liekas, pusgada apmēram. Viņš parādījās īstajā dzīvē. Līdz to mums tā, ka bišku ir sevi jāčakarē regulāri. Ar to, kad mēs ticam, virzamies, un tas viss, tā skaņa, kas mums ir apkārt, mums ir jāuztver kā treniņš tam, vai tu tiešām esi tam gatavs. Vai tu vari sasniegt to, ko tu gribi, un tev visu laiku dzīve, tā kā viņa, zini, kāds uzraksts par rēķinu vai vēl ko, tā kā visu laiku tev iebaksta, lai tu virzītos uz priekšu. Tas ir par šo ideju. Tad ir vēl kaut kāds 3 prakses, bet ko es iesaku, kur ir QR kods, ja jums gribās pastrādāt ar to savu iekšējo zemo frekvenču stāvokli, mums ir Instagram profils, kurā var iet cauri, un tur ir ļoti daudz interesanti uzdevumi. Varbūt kaut kādā brīdī mēs uztaisīsim arī kaut kādu, nezinu, pagaidām tur nekā nav, tur nekas netiek pārdots. Vienkārši daudz interesanti izgriezumi no pasākuma un arī stāsts par, pieņemsim, par to pašu ieslēdz pilnu gāzīti. Tas pats Oskars, es atceros, viņš uzkāpa uz skatuves bombušu pasākumā, viņš saka, paceļam visu rokas, viss paceļ rokas.
Un tad viņš saka, paceļ visi vēlreiz rokas, bet augstāk. Nu, tā kā kārtīgāk. Un visi paceļ roku vēl kārtīgāk. Un Oskars saka, kāpēc jūs pirmajā reizē nepacēlāt kārtīgi? Un tas atkal, kāpēc tu nedari pirmajā reizē tā, ka tu esi pārliecināts, ka tas ir jādara, ka jāiet līdz galam? Kāpēc tu šaubies? Kāpēc tu meklē kaut kāds iemesls, lai tu kaut ko nedarītu? Un tur arī bija redzēja komentāri, ko man darīt, man saprast, vai tas projekts mirst vai nemirst. Nu, tev ir vienkārši jāiet ar pārliecību un jāsaprot, vai tu gribi to projektu darīt vai negribi. Un tā pārliecība ir tas, kas izvirzīs to projektu. Nevis tas, vai tur būs tirgus vai nebūs tirgus, bet tā tava pārliecība ir tas, kas spēs aizvest tev līdz rezultātam. Tad nākamais ir, ka viss ir tavās rokās. Man liekas, ka tas arī ir, es nezinu, man liekas, ka tas nav jāstāst, varbūt kāds var ierakstīt. Varbūt kādam ir problēmas ar to, bet man nesen arī bija pieņemts darbā cilvēku, un viņš man visu laiku stāsta, nav šitais. Un es tajā brīdī saprotu, tas cilvēks dzīvo vienkārši citā frekvencē, viņš dzīvo zemāk. Un ir svarīgi sekot līdzi, lai tie cilvēki, kas tev ir apkārt, lai viņi ir arī augstākā frekvencē. Ir sevišķi, ja tie ir kaut kādi biznesa partneri. Bieži vien, ja tie ir kaut kādi darbinieki, varbūt tas nav tik svarīgi, jo viņš izpild kaut kādu funkciju, viņš dara kaut kādu tehnisku lietu. Bet, ja tie ir kaut kādi partneri, cilvēki, ar kuriem tu pavadi daudz laiku, ir jātiek visu laiku uz augšu. Jo es atceros, mēs dzīvojam Dubajā ar sievu un bērniem. Un es staigāju par nenormāli krūtu vietu, visi baigi forši. Un es tāpatās galvā sēžu un domāju par to, kā visu samaksāt. Kaut gan tajā brīdī tas vispār nav aktuāli. Vienkārši Dubajā tāda liela lieta, ka tur viss šausmīgi dārgi maksā. Un nauda ļoti ātri pazūd no tevīm. Un tad tev papildus tam visai kaut kādai nepārliecībai būvēt kaut kādu projektu, tev papildus tas, kad tev ātri pazūd nauda. Un mēs ar sievu kaut kādā brīdī sapratām, tu maksā īri 200 eiro vai 20 000 eiro, nav nekāda starpība, naudas vienmēr nav. Un ka tā ir tava izvēlēties būt laimīgam šī konkrētajā mirklī, un caur to savu laimi, caur to iespēju pacelties augstākajās tajās frekvencēs, vienkārši konstatēt, kurā frekvencē tu esi un sevi virzīt uz augšu, ir tas, kas ir tavas laimes formula. Neviens cits. Vispārējā pasaule, zin kā es daudz bieži saku, viens saka, apkārt ir vieni idioti. Vai runājām arī ar vēl vienu džeku džimā, viņš saka, Dubai, tur pilns ar maukām, tur nekas nenotiek un tā tālāk. Es saku, zin kā, es tur nesatiku nevienu lētas uzvedības sievieti. Tas ir atkal par tevi. Ja tu piesaisti kaut ko, tad tas nav par tiem citiem, tas ir par tevi. Tad tu tajā brīdī esi enerģijā, kurā tu vari piesaistīt tikai tādu enerģiju pretīm. Tāpēc ir tas arī par tām enerģijām runājot, mēs varam sasniegt rezultātu arī zemējās enerģijās. Uz dusmām, uz atriebību, neatriebību, bet ir šitie visi programmas, kad mēs tur, nemīlam. Tēvs mūs nemīlēja, tagad es pierādīšu, ka es esmu labākais. Var sasniegt to rezultātu. Vienkārši tā problēma ir, kad tas nāks ļoti grūti, tā motivācija agrāk vai vēl pazudīs, un tev apkārt būs pilns ar tādas pašas enerģijas cilvēkiem. Tā kā mēģinam izcelties. Un vēl viena forša praksa, ko es varu izstāstīt, ir gatavo sistēmu. Jeb mums tas bija arī biznesā bija tieši tā par situāciju. Mums šogad mērķis vienā no biznesiem uzgriezt 10 miljonus gadā. Un janvārī, mēs uzliekam mērķi 10 miljonu gadā, janvārī skatāmies pēc fakta, ir tur 100 000, nav 10 miljoni. Bet tev ir jāgatavo viss tā, ka būtu jau tie 10 miljoni. Jo tad, kad tu esi visu sagatavojis, tad tā pasaule tev iedod. Zini, cik daudz ir tie stāsti par to, kad loterijā vinēja miljonu un pēc gada ir nodzēries. Tāpēc, ka cilvēks nav sagatavojis sistēmu, kurā viņam var naudu ienākt. Es arī šobrīd jūtu, mums tur nedaudz buksē dažās vietās projekts, un es zinu, kāpēc viņš buksē. Tāpēc, ka mums nav divas sistēmas sakārtotas. Mēs, ka viņas sakārtosim, 100% pārliecināts, ka tas projekts aizlidos. Jo mūs kaut kādā veidā viņš sargāri. Zin kā, ja tev kāds uzmet uz galvas 10 miljonu, ļoti daudz no mums nojūgtos. Vai mēs, skatāmies to pašu porziņu, viņam tur miljonu un vēl sakarīgs žeks, it kā, pēc vismaz PR. Mēs nezinām, kas ar mums notiks, ja mums uzkrist uz galvas tik daudz naudas. Līdz to gatavojam sistēmu. Mācāmies, ko mēs ar to naudu darīsim. Ja mēs gribam būt miljonāri, tad iemācāmies to savu portfeli uzraudzīt. Iemācāmies tur, atlikt kaut kādus procentus malā. Iemācāmies kaut kādas lietas un gatavojam sistēmu, respektīvi, katrs uzliek savu mērķi. Man tur pieņemsim mērķis miljonu mēnesi nopelnīt. Tad es arī gatavoju sistēmas tā, lai tas miljons var atnākt. Jo ja sistēma nav gatava, viņš neatnāks. Un ļoti bieži tas mums prasa, apmēram, es gatavoju sistēmu, lai nopelnītu miljonu,
Bet man jāizskaita auklītē 300 eiro, šodien es nevaru viņus aizskaitīt. Tev liekas, kāds miljonus, bet vecīt apsēdies uz zemes. Un tas ir tas grūtais, ka mēs visu laiku tā mūsu sistēma, tā mūsu vieta, kurā mēs dzīvojam, viņi visu laiku sit mūsu zemē. Un mums visu laiku ar to savu pārliecību, tas ir vienīgais, kas mums var izcelt visu laiku augšā. Un caur to, ka mēs izceļamies augšā, kas notiek, tajā brīdī mums rodās idejas, enerģija, kā izdarīt to, ko mēs gribam izdarīt. Un nevis caur smagāku darbu, bet caur vieglāku darbu izdarīt lielākas lietas, jo lielā nauda pelnās ļoti viegli. Mazā nauda pelnās ļoti smagi. Tāpēc gatavojam sistēmas, gatavojam tam, kur mēs gribam nonākt. Es iedevu dažas prakses, iedevu kaut kādas lietas. Bija ļoti labs laiks, ja pajautāt jebkādu jautājumu. Es vēl paiešu cauri, man liekas, ka bija kaut kādas interesantas lietas. Es arī iedošu tāpat kā Diana, kā bonusiņu. Mums ir 5 stundu YouTube ieraksts. Daudz, bet stil. Mums bija bombu pasākums un izdien bombu, kur mēs runājam par to, kā sasniegt to, ko tu dzīvē gribi sasniegt. Un mēs to visu esam ierakstījuši. Samaksājuši daudz naudas, lai tas būtu pieejams YouTube, tā kā ejiet skatīties, izbaudat. Un es gaidu jūsu jautājumus, jo man liekas, ka mēs varētu pieķerties jautājumiem kaut kādiem klāt, ne? Jā, es kaut kā pirmā. Aiziet. Tad tu droši vari pateikt skaļi, jo tev ir mikrofons. Jā, aiziet. Kā saglabāt to pozitīvu enerģiju, ja maciņš ir tukšs un stress spiež? Kā saglabāt to foršo enerģiju? Man palīdz pastaigas. Man palīdz pirts, man palīdz pavadīt laiku ar bērniem. Katram ir tā kā tas sava formula, jo maciņš spiež vienmēr. Maciņš spiedīs vienmēr. Es nezinu, tā ir mana pieredze. Varbūt ir kāds, kurš var pateikt, ka ne, tā nav. Bet es vismaz tas, ko es novēroju, ka maciņš spiedīs vienmēr. Bet tu spiež jau uz ko? Es atceros, man bankrotēja pirmais uzņēmums un tajā brīdī netikšām atvēra vēl kaut kādus 3 vai 4, es pat neatceros skaitu. Vairākus uzņēmumus, kur visi taisīja mīnusu. Un es saprotu, ka es esmu nopēries, nokāries un es neko nevaru paveikt. Un es skatos uz Elonu Musku, kuram ir 3 top kompānijas pasaulē, un es domāju, bet viņš arī ir cilvēks. Kur ir problēma? Problēma ir tevi. Un ko dara dzīve ar tevi? Viņa tevi trenē. Un tev ar laiku tu vari daudz vieglāk. Man bija tagad piemērs, pēdējo reizi biju Dubajā, no rīta pamostos, man kontā -25 štukus, es tāds, labāk atrisināšu. Un spēlēties ar bērniem. Un tas miers, kuru tu iegūsi, jo tajā, kad tu to dari mierā, es pēc tam apstos telefonu, atskaitīju apakaļ, tur kaut kāda kļūda bija notikusi pēcpusdienā. Un tā kā dzīve tevi visu laiku testē, lai pārbaudītu, cik ļoti tu tici tam, ko tu gribi sasniegt. Un tajā brīdī tad tev nāk tukšie maki, kaut kādas mums arī tur bija iesaldētas centās, tur 100 000 naudas iesaldētas. Vienkārši, Džeki, jūs ticat tam vai neticat? Un caur to ticību sāk risināties daudz lietas. Tā kā es domāju, ka ir jāatrod kaut kādas prakses, kas tevi dzena augšā tajā frekvencē. Tāpēc es arī šito rādu, un tie, kas skatās laivā, pasieties pēc tam atkārtojumā, šis ir super svarīgi. Sev pajautāt, kur es šobrīd esmu, un strādāt ar sevi, jo bieži vien tas ir kaut kāds, nezinu, garīgās prakses, tur vēl ir kaut kādas prakses, vai tāpat ir terapija. Tas viss tevi ved augšā, lai tu nonāc tajā, tā mīlestībā pret dzīvi, priekā par dzīvi, un tajā brīdī, tev vienalga, kad tu paskaties, kad 300 000 cilvēku šorīt nepamodās, tad varbūt tavs tukšais maciņš palielam pie kājas. Ja mēs tā skatāmies. Kāds vienkārši nepamodās šodien. Līdz ar to novirzīt sev no tā projām, protams, ir otrs, kad ir jāvelta laiks pārdodot. Ja tev maciņš ir tukšs, varbūt tu bišķi pamaz pārdod. Nezinu, kurā tu stadijā esi, tev tikko ir sākusies kaut kādas lietas, ir jāatcerās, ka pirmie, kamēr tu neesi sasniedz pār 100 000 gadā, ko tu nopelni, pirmā dienas daļa ir jāpavada pārdodot. Ir jāpārdod, jāmeklē, jo man patīk tas stāsts, kad tev ir ļoti daudz naudas kaut kur citā izplatījumā, un tev ir jāatrod šie tiltiņi, kā tā nauda var pie tevis nonākt. Un pieņemsim, man ilgstoši bija viens tiltiņš, man tur var samaksāt aģentūrai $8,000, un tad es ar viņiem strādāju. Un tas vienā brīdī sapratu, ka man vajag sabūvēt vēl. Un tad mēs sākam būvēt vēl, un tad tas maciņš papildinās kaut kā.
Man ir kaut kas vēl interesants? Šīs jautājums ir, ko nozīmē jāsagatavo sistēma? Tas ir tā kā fake it till you become it, kaut kas līdzīgs? Nē, nav nekas jāfeiko, vienkārši ir jāsaprot, skaties, es tagad pelnu, nezinu, tāpat ir Maverick sistēma, ja? Tu kāpēc viņiem Maverick sistēma? Tu viņu ņem, tāpēc, ka tu zini, ka tev vienā brīdī var iegāsties 1000 klienti, kā tu viņus manuāli apstrādās. Tā kā tev ir jāgatavo sistēma, arī paņemt to pašu Mavericku, sagatavoties, saprast, ka šodien man ir 10 klienti, bet es gribētu nākamēnes, lai man ir 1000 klienti. Viņi nebūs nākamēnes, viņi varbūt nebūs aiznākamēnes, bet viņi varbūt būs pēc 5 mēnešiem vai pēc gada, kad jau esi aizmirstus, ka tu biji uzlicis uz tādu mērķi. Tajā brīdī, zini, kad tu to atslāpsi no tā vīrieša, neprasīs viņam visu, lai viņš tā kā no tevis aiziet tālāk, bet gatavot sistēmu nozīmē, ka tu esi spējīgs kā biznesa uzņemt lielāku apjomu darba, jo tev tas lielākais apjoma darbs, viņš prasa lielāku resursu. Un tev ir pašai, nu tā kā, pieņemsim, ka mēs runājam par to miljonu, ja? Ka es izdomāju, kā nākamēnes nopelnīt miljonu. Man bija entie gadi jāpavada domājot, lai es tā kā skaidri varētu sev pateikt, re, kur ir sistēma, un šī sistēma var to izdarīt. Un tajā brīdī, kā tu rādi to skaidrību, kā sasniegt to savu mērķi. No sākuma ir mērķis, ja, you be a champion, to become a champion. Tā kā tev ir mērķis būt par čempionu, un tad tu tur trenējies, dara lietas, lai kļūtu par viņu. Un tā ir tā sistēma, manuprāt, kad tu zini, tu nevis, nu jā, tur daudz piemēru, bet es, man liekas, ja es neizskaidroju, tad mums vēl ir laiks, 2 minūtes, var uzdot vēl vienu jautājumu, es mēģināšu šoreiz izstāstīt. Kā piesaistīt labāk maksājušos klientus un neizdiegt ar lēto darbu? Tas ir atkal par to pašu, par to enerģiju stāsts. Tu vari, ja tu vari to lēto darbu atdot kādam citam, kas viņu izpild un dara tavā vietā, ideāli, ja tu nevari, tad atsakies. Bieži vien mēs atsakam, mums ir no kaut kā jāatsakās, lai kaut kas nāk vietā. Un ja mēs pasakam misiju un uzdevumu, tur atsakamies no lētajiem klientiem, teikt, iesim pēc dārgajiem, jautājums, kur konkrēti dara, lai viņš iegūtu. Un otrs īstumā svarīgais jautājums, kāds tu esi? Jo tajā apakšējā enerģija līmenī tu nespēsi labi maksājuši klientu dabūt. Jo labi maksājuši klients nāk pēc miera, pēc stabilitātes, pēc kaut kādām tādām lietām, nevis pēc bailīgā pārdevēja, kurš mēģina iestumt, tāpēc, ka viņam ir maciņš spiež vai whatever. Nu, tā kā tev ir jāsaprot, ka tev ir jānonāk, sevi jādzen tur augšā visu laiku. Ir zan? Paldies! Es ceru, ka bija noderīgi. Lūdzu, rakstiet čatā. Es varu pēc tam mēģināt atbildēt, varbūt savos storijos kaut kur izdomāsim, bet sarakstat visus savus jautājumus. Es pamēģināšu viņiem visiem atbildēt. Paldies visiem, kas skatījās. Tiekamies un paldies Oskaram par to, ka rīko šo ideālo pasākumu.